Esi sveicināts ikdienas maizes kanālā. Šoreiz lasījums no Andreja Marejai grāmatas Jēzus dziedina. Tēma – daudzspējtaisna cilvēka lūgšana, ja tā ir nopietna. Aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudzspējtaisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā. Elija bija cilvēks līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, lai lietus nelītu, un nelija virs zemes 3 gadus un 6 mēnešus, un atkal viņš lūdza Dievu, un debesis deva lietu, un zeme nesa savu augli. Jēkaba 5, 16 līdz 18. Lai gan Jēkabs jau zināja, ka ticības lūgšanā, lai tā tiktu uzklausīta, ir jābūt kaut kam pārdabiskam. Viņš tomēr piemetināja, lūgšanai ir jābūt nopietnai un pastāvīgai un mērķtiecīgai. Šeit viņš balstās uz Elijas paraugu, kurš bija vājš cilvēks, kā mēs visi. Viņš ar to gribēja pateikt, ka mūsu lūgšanai ir jābūt, un tā var būt līdzīga viņa lūgšanai. Kā tad Elija lūdza? Tas mums nedaudz paskaidros, kā iegūstama ticības lūgšana. Elija saņēma no Dieva apsolījumu, ka uz zemes atkal līs, un to pastāstīja Ahabam. Atbilstoši dievišķajam apsolījumam, viņš uzkāpa Karmela kalnā, lai lūgtu. Viņš zināja un ticēja, ka Dievs grib un var likt lietumu līt virs zemes. Tomēr viņam ir jālūdz. Ja viņš to nedarītu, lietus nelītu. Viņa lūgšana nebija tikai tukša izrādīšanās, kāda galvas noliekšana, bet patiesa spēka plūsma, kas bija sajūtama debesīs. Dievs gribēja, lai līst lietus, bet tam bija jānāk tikai tad, kad Elija lūgs. Šo lūgšanu viņam ticībā būs jāturpina tik ilgi, līdz parādīsies pirmais mazais mākonītis pie debesīm. Lai Dieva griba īstenotos, tai jātiek pasludinātai apsolījumā. Lūdzējam to ir jāsatver un pie tās ir jāturas. Lūdzējam jāpaliek lūgšanā, lai no savas puses parādītu Dievam, ka viņš gaida atbildi un nepadosies lūgšanā, līdz to nesaņems. Tieši tāpat jālūdz arī par slimo dziedināšanu. Ir stingri jābalstās rakstos uz apsolījumu, kur dievišķā griba ir skaidri izteikta vārdos. Tas kungs viņus uzcels. Jēzus māca, ka jālūdz ar ticību, ka ticībā jāsagaida no Dieva atbilde, jo viņš saka, visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks. Marka 11:24 cieši saistīta ar ticības lūgšanu, kas jau iepriekš sevi ietver Dieva apsolījumus, ir pastāvēšana lūgšanā vai lūgšanas pastāvība, kad no Dieva saņemto lūgšanā neaizmirst un atgādina, līdz viņš ir piepildījis savu apsolījumu. Var gadīties, ka kāds šķērslis aizkavē dievišķā apsolījuma īstenošanos, vienalga, vai tas ir no Dieva vai viņa taisnības puses, vai arī Sātans kavē lūgšanas uzklausīšanu, vai arī mūsu ticībai vēl jātop spodrinātai, lai tas, kas arī kuro reizi būtu, mūsu ticībai ir jāiztur līdz galam, līdz Dievs to uzklausa. Kas nopietni lūdz 6 reizes un tad beidz lūgt, kaut gan viņam bija jālūdz par to 7 reizes, pats iznīcina savas lūgšanas uzklausīšanu. Neatlaidība lūgšanā, kas ticībai palīdz atvairīt visu, kas stāvētu pretī uzklausīšanai. Ir patiess brīnums, viens no neizskaidrojamiem ticības dzīves noslēpumiem. Tādēļ mums ir jāmācās, ka lūgšanai atbrīvotais patiesi ir kunga draugs, Kristus miesas loceklis un ka pasaules varas gaita un dievišķo žēlstības dāvanu izdalīšana pasaulē ir atkarīga tikai no ticīgo lūgšanām.
Lūkšana nav kāda mirusi reliģijas forma. Tas ir svētā gara darbs, kurš šeit virs zemes strādā mūsu vidū un caur mums. Šis svētā gara darbs ir tikpat iedarbīgs un neatņemams kā dēla starpnieka amats Dieva troņa priekšā. Viņam patīk mūs visai nepatīkami pārsteigt, lai mēs turpinātu lūgšanā uzticēties Dievam. Kaut arī mēs nu pat jau tikām lūguši pilnīgā pārliecībā, ka tiksim uzklausīti. Viņš grib mūsos izveidot sapratni par dievišķās labvēlības principu. Un tomēr tā tas ir. Ķedzemenē Jēzum bija jālūdz 3 reizes pēc kārtas, Elijam Karmela kalnā 7 reizes. Un arī mums, ja mēs nešaubīgi ticam Dieva apsolījumiem, tik ilgi jāturpina lūgt, kamēr Dievs mūs ir uzklausījis. Gan nelūgtais viesis, kas pusnaktī klaudzina pie sava drauga durvīm, gan atraitne, kurai izdevās pārspēt netaisnā tiesneša neatkarības apziņu, parāda mums piemēru, ar kādu neatlaidību mums ir jālūdz. No Elijas lūgšanas mums ir jāmācās, ka mums ir jāpazemojas un jāsaprot, kāpēc Dieva spēks baznīcā neatklājas stiprāk gan attiecībās uz slimnieku ciedināšanu, gan arī uz atgriešanos un šķīstīšanu. Jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jēkab 4:2. Iemācīsimies taču pacietību un pastāvību. Ja dziedināšanai ir jākavējas, tad apdomāsim, ka ceļā varbūt ir nostājušies šķēršļi, kas ir pārvarami tikai ar neatlaidīgu lūgšanu. Ticīgais, kas pārtrauc lūgt vai samazina lūgšanas intensitāti, nav spējīgs atvērt to, ko Dievs tam ir sagatavojis. Neļausim sevi savās lūgšanās maldināt, ja dziedināšana liek uz sevi gaidīt. Apsolījums paliek tas pats, kas agrāk. Ticīga lūgšana izglābs slimo. Lai Elijas lūgšana stiprina mūsu ticību, vērsīsim uzmanību uz to, lai mēs kļūtu par to sekotājiem, kas ticībā un pacietībā iemantoja apsolījumus. Jo uzticamāk mēs iemācīsimies lūgt, jo bagātākus augus arī novāksim. Jā, patiešām, mēs piedzīvosim dziedināšanu, kādas notiek Jēzus dzīves laikā, un par to slimie tūlīt pat dos godu Dievam. Paldies, ka noklausījies šo video līdz galam. Aicinu tevi abonēt Ikdienas mājas kanālu un nospiest īkšķīti pie katra video, ko skaties. Es tev pateicos par tavu atbalstu. Tiekamies drīz!